Šodien uzstādīsim Android Auto CarPlay moduli uz A4, B9 uz MKS versiju, kurā, diemžēl, nav iespējams oriģināli palaist Android Auto vai CarPlay. Tad, pirmais solis būs jānoņem mums cimdu nodalījums un jāpievienojās pie automašīnas klāt. Tad, uz šo brīdi esmu noņēmis cimdu nodalījumu. Modulis jau mums ir pievienots pie mašīnas klāt. Šādi izskatās gala rezultāts, kur dēļ tā, ka B9 ir samērā maz vietas aiz cimdu nodalījumā, nav cita opcija kā pašu moduli likt cimdu nodalījumā. Jāsaka, ka tur vietas paliek gaužā maz, ja ir automašīnai servisa grāmatiņa. Kaut ko varbūt vēl var iestumt, bet, diemžēl tā ar B9 ir. Tālāk par pašu mūziku runājot, varam to atskaņot, savienoties ar mašīnas Bluetooth. Tādā gadījumā arī šeit mums ekrānā rādās dziesmas nosaukums. Mūzikas kontrolēšanu vai varam veikt tad ar podziņu, kā iepriekš, vai tad varam šeit pa izvēli staigāt ar rimbulīti un spaidīt uz priekšu, uz atpakaļ. Tad arī varam iziet uz galveno izvēli ārā, un lai iziet uz mašīnas iestatījumiem, tad vai šeit no galvenās izvēles ejam ārā, vai arī aktivizējam šo te Android moduli, nospiežot menu podziņu un nedaudz paturot. Un šeit mums atkal aktivizējās Android Auto.